Ir nometnes otrā diena, un šodien ir ļoti slapjš, bet viss tāpat notiek. Jā, bet pagaidām vienkārši, lai viņas abas četrām saitēm, ir tieši tāds pats princips, kā mēs šitam darījām. Kāpēc tu sēdi un neko nedari? Es prātoju, kā man tālāk būt. Vai tev kaut kas nesanāk? Es vakardien sabojāju vienu pastali, jo es pa 1 milimetru nošāvu garām caurumus. Ui. Vai tev patīk šo darīt? Jā, ir interesanti, bet bišķiņ nogurdinoši. Nu, šoreiz es taisu somiņu. Vai tas uztaisīs arī pastalas? Nu, ir mājās 2 pāri uztaisītu. Ļoti labi. Šoreiz būs šitā, jā. Šitas ir no šitās puses. Vai tas ir grūti un sāpīgi? Jo vien brīdi izklausījās, ka tas ir sāpīgi. Grūti. Grūti? Jā. Vai tev sanāk? Ceru, ka jā. Vai tev ir tautas darbs? Nē, man nav tautas darba, bet tagad man būs pastalas. Un tev ir kāda doma, kur tu vilksi šīs pastalas? Jā, es vilkšu pastalas uz daudzināšanu. 3x3. Ļoti labi. Kāpēc tu izvēlējies šādas krāsas, kā citronam? Nē, man tas atgādina saulīti un zaļu zālīti. Šeit ir tik daudz krāsas, vai ir vispār kāds, kas izvēlas klasiskos toņus? Pagaidām nē, bet es ceru, ka kāds vēl parādīsies, kurš gribēs klasiskos toņus. Ja ir ļoti, ļoti liela gribēšana, tad noteikti var atnākt, un mēs noteikti kopā to visu izdarīsim. Es nezinu, man nav kodām pastāvs. Ko tu zīmēsi? Gleznošanas ievirzē mums ir eksperimenti. Mums ir garšīgā gleznošana. Mums ir dažādas garšvielas, kanēlis, tad mums ir spiruella, un tad mums ir kurkuma. To mēs visu sajaucam ar ūdeni un līmi, un tad mums ir īpašais noslēpums. Mums ir zilais kāposts. Un zilajam kāpostam, kad uzber citronskāpu, paliek ļoti skaisti rozā. Un tad, kad to visu liek kopā, sanāk brīnišķīgi ainava vai puķes. Ir ļoti forši, un nevarēja iedomāties, kad šādi varētu. Pausek, lūdzu, kas te taps tālākais šīm eglītēm? Nu, es plānoju tādu meža ainavu šeit uzgleznot. Vai tev patīk gleznot ar garšvielu krāsām? Es nekad neesmu iepriekš gleznojusi, bet jā, ir interesanti. Jā, es šodien pamēģināju, bet man vairāk patika gleznošana ar augiem, kur ar āmurīti izdauzījām un veidojām augu nospiedumus. Un ko tu dari, ar ko tu glezno tur? Ar kazemi. Parādi pirkstus, kādi tev pirksti tagad ir no gleznošanas. I'm putting my leaf here. Kur es pēc tam jāmēģināt? Kur atrodas tava dalībnieka krūzīte? Kādēļ izvēlējies tieši šo vietu? Nu, tā, lai citi neredz un lai mazāk greba. Manējā atrodās pie man kosmētikas maciņa istabā. Manējā nepazaudējās. Kur viņi ir? Gultā, protams. Es nedabūju, jo es tajā dienā vedu 2 reizes lielas grupas no dzelzceļa stacijas. Un man ir metāla un senā 3x3 māla mājās. Nē, dušā noslēpta. Tur pie Jāņa laukuma. No kā laukuma. noslēpta? Nu, tā kā uz plauktiņa, lai es varu vienmēr tur dabūt, nolikt un paņemt. Augšā. Augšā. Savā istabiņā. Nu, par alu, protams, jo stiprāks alus, jo... Nu, jo Lauris ir vairāk piedzēries, man viņš negaršo. Un kas tad ir, jo stiprāks alus? Jo vairāk bērnu. Tas arī, jā.
Pēc 9 mēnešiem. Ja bērzainē līst lietus, tad? Tad Āris man sameklē skapī skaistu lietus metelīti. Ja latvietis ir nokļuvis Lietū, tad? Ja latvietis nokļūs Lietū, tad vajag novilkt kurpes un skriet ar basām kājām. Ja tu būtu sižets, kāds sižets tu būtu? Juceklīgs. Ja lietus lāsa būtu rota, kāda rota tā būtu? Nu, kaut kāda pērla. Un ja jūs būtu dārgakmens, kāds dārgakmens jūs būtu? Es viņu kaut kādu oglīti. Kāds būtu šīs dienas virsraksts? Slapji, bet laimīgi. Un tavas sajūtas par šodienas lietaino dienu? Ļoti patīk. Svaigi, smaržīgi. Ideāli. Runājot par arheoloģiju, ko būtu vērtīgi izrakt? Pašām sev kapa bedri, kurā iebērti pelnus, lai nākošie arheologi neko nevar atrast. Ja ir Āra namiņš, kad tad gaidāms Ineses namiņš? Tā jau manīs dzīvosim, redzēsim. Konkrētāk nevarētu, Arna kungs. Nāks laiks. Tev ir 13 gadus jaunāka sieva, lūdzu soli. Daudz tu man solīji, maz tomēr tevi. Nav čūskas. Nē, es kā peļķi, es negribu, lai man slapjas kājas. Helēna, kur mēs dodamies? Mēs ejam meklēt vilkus. Kuro reizi jau? Otro. Man liekas, ka vienkārši nav lemts. Jā, ērtis. Viņam vakar vienu vilku varā. Nē, mēs pazudām. Nē, mēs Jo man arī nav telefona. 2, 3, 9, 1. Mēģinam sazvanīt galveno vilku. Ja viņiem vispār līdzi ir telefons, es šaubos. Kur jūs esat? Lūdzu, atbildiet! Es nemāku vācu valodu. Šī jau otra diena, ka mēs meklējam vilku novirzi. Mēs viņus gan meklējām, gan saucām, gan zvanījām, bet pagaidām nekā. Tāpat mēs viņus dabūsim. Ja mēs viņus nevaram atrast, tad vismaz viņi var atrast mūs. Kā jums šodien gāja? O, ļoti labi. Jūs vienmēr uzrunāt. Man pilnīgi skudriņš nosaka. Griezties, un tu redzēsi, ka pilnīgi tāds. Un tu teiz varbūt nevarēs nostāvēt. Ja? Pamēģinām? Nu, sākam. Un. Priekš manis mūzika ir tas, kas ir katru dienu varbūt pilnīgi savādāk. Un man tas, starp citu, man tā atklāsme nāca ar tautas mūziku, tāpēc, ka tā ir tautas dziesma, un es sapratu, ja tautas dziesma, tad tā ir arī mana dziesma. Un arī es viņu varu radīt tālāk, nodot tālāk, tā kā es to gribu. Un kā jūs domājat, vai dziedāt var iemācīties pilnībā jebkurš, vai ir arī kādi bezcerīgi gadījumi? Nu, es gribu teikt tā, ka ja cilvēks var runāt un skaisti un modulēt savu balsi no augstas uz leju un runāt, tas nozīmē, ka viņš var arī dziedāt. Kā tu jūties, kad tavu vārdu izdziedāja pārējie grupas dalībnieki? Es jūtos ļoti brīnišķīgi. Man tā šķita tāda ļoti relaksējoša un jauna pieredze. Man ļoti patīk. Es varētu reizi nedēļā, ka man kāds no rīta šādā tā ir enerģizējoša. Ar kuru top un tiek sev klāt. Es paspēšu jūs vienmēr uzrunāt. Man patīk tā
tā beznosacījuma mīlestība, kas valda starp cilvēkiem, kurus tu vispār pat nepazīsti. Un man ļoti patīk, ka tā doma, ko Līga Ruperta ir iesējusi par to, ka tas būtu tik forši, ja divi cilvēki kaut kur vienalga, kur satiekās un prasa, vai tu esi bijis 3x3? Jā, es esmu bijis 3x3. Un mēs saprotam, ka mēs jau esam mājās. Un, ak, Dievs, es tev aplaudāšu. Bet jā, man ir tā sajūta, ka es esmu mājās, un šī ir mana pirmā ārzemju 3x3 pieredze pēc tādas bagātās Latvijas, un es šeit jūtos kā mājās, un man tas pat ir ļoti svarīgi, ka mēs patiešām turpinamies visās valstīs, neskatoties uz visām dažādām situācijām. Bērni, uzklausieties, nu, stāstīšu jums. Es ne, tu. Mēs. Un tu? Labi. Stāstīsim jums pasaku. Un tagad Pīlītēm drusku jāpastaigā. Pīlīt, es būšu vecenīte. Es būšu vecenīte Vāverīte. Pīles, nāciet aiz manis. Pīlītis, iesim pastaigāties. Zinu, viņa ir ļoti smieklīga. Bet vecenīte raksta tās pīles, es nevaru noganīt. Nu, bet, protams, tu tak esi gados bagāta. Un tā kā vecenītei vajag ganu. Jā. Kam būtu rozāli sarkanīgs kažociņš, raugi mums ir. Kam ir kupla aste. Mums ir pieteikusies par ganu lapsa. Lapsiņa, labdien. Mīļā lapsiņa, redzi, es meklēju ganu saviem pīļukiem. Paga, lapsiņa, kur te mans pīļuks ir? Vilksapēda. Aha, vilksapēda. Apēda vilks. Kas tev te pieķēries, tā kā spalvas, drusku tādas baltas? Tas esi no manis, no aitas. Aitas spalvas. No aitas, jā. Nu, jā, labi. Un lapsiņa teica, es apēdu olas. Es apēdu olas. Es apēdu maizi. Es apēdu maizi. Es apēdu tavus 3 pīlēnus. Es apēdu tavus 3 pīlēnus. Kilu, karogu, no kalniņa lejiņa. Tagad mani apēst. Nē, es šo lielo slotu metīšu lapsai. Nē, laižamies! Netrāpīju lapsai pa galvu, bet trāpīju pa asti. Un kopš tā laika aste lapsai ir kupla. Un vienmēr atšauta. Paldies!